Vai tā sezona nav ļoti ātri pienākusi atkal? Kādas tavas sajūtas? Jo tikko mēs nosacīti KHL sezonu noslēdzām, izlases spēles, visu liela ažiotāža ap izlasu un tā tālāk un tā joprojām. Nedaudz atpūta un bams atkal, labdien, esam Valmierā. Jā, tas laiks iet ar vien ātrāk un ātrāk. Un tiešām tās brīvās dienas palidoja. Man liekas, ka viņi nebija. Ko tu pagūvi padarīt, izdarīt? Kā tu pagūvi atpūsties? Jā, vispār pagūvi atpūsties ar savējiem. Es īstenībā aizbraucis nekur nebija, tāpat Latvijā. Aizbraucu uz laukiem un mierīgi atpūtos, neko tādu īpaši nedarīju. Es psiholoģiski neesmu vispār atpūties. Bet, darbs ir darbs un jāpārslēdzas un jāturpinās uz priekšu. Man baigi maz. Šogad bija 10 dienas laikam. Pēc tam jau kāds sāc iet uz zāli, trenēties. Pēc tam jau sākās ledus un, ja tu spēli izlasē, tad baigi daudz laika nav. Bet, nav arī tik traki. Tev bija atkal, vai beidzot iespēja uzvilkt izlases skrēklu ar kādām emocijām. Tu šo te posmu pavadīji pie Boba kopā ar, faktiski lielākā daļa, protams, no taviem komandas biedriem Dinamo rindās vēl sabrauc visi pārējie čaļi no visas pasaules. Bija interesanti. Man, teiksim, ar Maskavu salīdzinot labāk patika, jo Krievijā mēs visu gadu gandrīz braukājām turp šurp uz Krieviju, tad Vācijā varēja vairāk to atmosfēru izjust un tādā ziņā arī bija daudz interesantāks čempionāts. Fani bija daudz un bija forši un palika. Kāda ir profesionālā sportista atpūta? Ko tā sevi ietver? Kā ir jāatpūšās? Kas ir svarīgs? Svarīgi vienkārši pavadīt laiku ar ģimeni, ar draugiem, satikt draugus. Ar bērniem kaut kur aizbraucām, pavadījām brīvo laiku. Man vairāk sanāk ar bērniem. Vecākais taču arī hokejā, ja? Kaut ko slido, kādu gadu. Kā ir būt vecākam priekš čaļa? Skaidrs, ka droši vien, kad ārpus apkārtējie tā kā, hokejs spēlē. Kā tu pats attiecies par to? Es viņam tā brīvi ļauju izbaudīt bērnību. Viņš arī spēlē futbolu, iet peldēt. Un, sanāk tā, ka pēc treniņas brauc uz citu halli un vēdu viņu uz treniņu. Tā kā hallē sanāk diezgan daudz laika pavadīt. Jaunā sezona. Kā tu viņu gaidi, kā tu skaties ar kādām cerības, neteiksim, ka tās ir cerības, ar kādiem mērķiem? Protams, kad pēc šiem 3 gadiem visi čaļi grib pierādīt un paši sev, gan visiem pārējiem, kad mēs to varam izdarīt un tikt play-offos. Un, visi ir gatavi kapāt, cīnīties un to var izdarīt. Sajūtas jau labas, jo pirms sezonas vienmēr ir domas jau augstas, kad būs laba spēle un sagatavošanās posms ir svarīgs priekš tam, lai tā spēle arī būtu laba. Tagad mēs jau laicīgi sākam trenēties un es domāju, nekas īpaši jāizgudro. Ir jāizdara kārtīgi nometni, kārtīgi jāsagatavo gan sev fiziski, gan taktiski pirms sezonas un es domāju, viss būs kārtībā. Kam ir jāpievērš vēl lielāka vērība, lielāka uzmanība, kur vēl kaut kas ir jāpieliek un jāizdara labāk? Lai sanāk vēl labāk? Es teikšu tā, mēs tagad arī daudz strādājam, lai ātrāk atņemtu to ripu un būtu paši vairāk ar ripu un tos vārdus gūšanas momentus arī trenējam un to realizāciju mēģinam uzlabot. Kāds šis gads Valmierā ir? Lietains. Tas ietekmē kaut ko? Jūs sekojat to līdzi? Nē, ietekmē tik daudz, cik atnāk no viesnīcas līdz hallei, bet tā neko. Ar laiku ir sapratu to, ka viss nāk no sevīm. Kad jo pats vairāk strādās, jo pats vairāk mēģinās rezultātus augstāks likt, jo labāk būs komandai. Attiecīgi katrs to darīs. Personīgi priekš tevi, kas būtu Mārim Bičevskim jāuzlabo gatavoties jaunajai sezonai? Tagad ar Raifu fiziskās sagatavības treneri
daudz strādāju zālē, un es domāju, tas tikai palīdzēs arī uz ledus. Tur centos pielikt lielākajā brīvajā vasaras daļā, tieši fiziskajā sagatavotībā. Bet kā ir jums? Ieskicēt, teiksim, cikos jums darba diena sākas? Mēs varam celties, cikos gribam, bet jābūt 8:15 uz brokastīm. Pēc tam 9:15 sākās iesildīšanās, un vienai grupai ir ledus, otriem ir zāle. Pēc tam grupas mainās, viena iet uz ledus, otrā atkal uz zāli. Tad ir pusdienas vienos. Tad līdz 5 mums ir atpūta, 5 sāks video sapulces. Analizējam visādas video, mūsu treniņus, kas bijis, kas pareizi, kas nepareizi. Un tad ir ledus 6:15, vārdsargi iet ātrāk. Un tad līdz 8 ir vakariņas, jā. Nu, režīms ir tāds. Tagad tieši šī nedēļa būs tāda sarežģīta, ir 2 treniņu dienā. Bet tas tikai nāk pa labi, jo tev pēc tam būs vieglāk visu to hokeju izpildīt. Būs fiziski spēcīgāks, psiholoģiski atpūšāks, ja ķermenis būs pieredzis pie lielām slodzēm, un būs vieglāk spēlēt. Jā, mēs runājam arī ar Ankapānu, kad visiem ir, kā es teicu, jāizliekās un visiem jāmačī kārtīgi un jākapā. Un tad arī būs rezultāts. Un pagaidām visi arī kapā un sitās treniņos jau. Tā kā ir diezgan labi. Nu, sagurums ir, bet tāds grūti teikt. Tad vairāk ir galva visos tajā smagajā darbā. Nav laika domāt par kas notiks uz priekšu. Bet pašsajūtas? Pašsajūtas labas. Tagad jau es esmu tajā visā iekšā un gribās spēlēt, gribās tās uzvaras, gribās labu sezonu, gribās tikt playoffā. Un gribās to labo rezultātu, jo ilgi tas nav bijis un ķermenis augst to labo rezultātu. Vai tu personīgi jau esi izsaucis pēc pretinieku redzēšanas laukuma otrā pusē? Jā, protams, labāk spēlēt nekā trenēties. Bet ir jāiegulda pagaidām kaut kāds darbs, un tas ir pierasts un arī normāli. Bet tās spēles jau tūlīt būs. Pagaidām savā starpā. Protams, gribās vienmēr spēlēt daudz foršāk nekā trenēties, bet tagad jāieliek darbs treniņos, lai pēc tam spēlēs ir vieglāk. Man ir tā, ka vairāk ir nāk komanda pretī, tur pat nav domas, kas nāk vai kur nāk. Ir galvenais tas patīkamais tas, ja komanda strādā kopā un ir komandas darbs, tu to redz laukumā. Un tad ir baigies gandarījums spēlēt pret stiprām komandām, ka tu vari cīnīties ar viņām un tikai sagādā prieku spēlēt. Vai tā ir savādāka Dinamo komanda šajā te gadā? Skaidrs, ka daudziem jūs zināt, kāds ir pienācis klāt. Kāda atmosfēra valda šajā te komandā? Es teikšu, ka ļoti draudzīgi īstenībā arī jaunie spēlētāji ir iejutušies un tāda atvērta un draudzīga. Tā kā es domāju, ka mums ir ļoti labs kolektīvs šogad. Man liekas, pagaidām labi izstās. Tad jau, kad sāksies spēles un vairāk darbosimies pa maiņām, tad jau vairāk redzēs pagaidām ir teiksim, tāds individuālais darbs, bet strādājam uz visām cīņām un tādām lietām. Un tagad būs pa maiņām, tad jau varēs skaidrāk redzēt, kas kā un kā mēs iztamies kopā. Bet pagaidām ir labi. Tagad ķīmija ir tāda izstās laba no treneru puses, jo ir bijuši savādāk tā sistēma, kā mēs trenējamies, vairāk tiek viss darīts priekš tā, lai spēlētāji izprastu to sistēmu, lai lēnām viss notiek, lai viss saprastu, kur kā jāskrien, un ātrums jau pienāks pēc tam. Nevis skriet un tad domāt. Vispirms tagad ir jādomā pareizība un tad jāskrien. Šī brīža sastāvs ir vairāk, teiksim tā, jauni spēlētāji. Viss jauns no iepriekšējās komandas.
palikuši tie, kas palikuši. Un izstāst, ka mēs vairāk veidojam jaunu komandu, jo viss ir sistēma un pieeja un gribēšana, viss ir jauna un ar saprašanu. Un tā, lai notiktu viss, lai tā komanda augtu, nevis būtu tikai komanda. Tu pats jau arī esi nosacīti gandrīz visas 10 sezonas, un tā kā pilntiesīgs Dinamo spēlētājs ar Dinamo Kraikli, tu jau no 2. sezonas. Tev šī būs pēc kārtas jau 9. sezonas. Man pirmajā sezonā arī bija 18 spēles, tā kā es jau no paša sākuma, man sanāk 10. Vēl ir Krišam? Vēl ir Krišam. Tad jūs 2 sanāk? Mēs 2 pagaidām turamies. Kā ir pārstāvēt vienas līgas ietvaros tagad jau 10 sezonu garumā vienu komandu? Nu jā, es nekad nebiju iedomājies, ka tā būs, bet tas laiks iet tik ātri un liekas, ka tie 10 gadi pagājuši kā 4. Un tas laiks tiešām iet ļoti ātri. Bet ir patīkami spēlēt mājās. Es mājās pie ģimenes. Tajā lielajā hokejā, lielajā sportā, tu jau esi ilgu laiku. Kā tev patīk hokejs? Hokejs ir dzīve visi, kad tu sāc spēlēt, kad ir jau tās īstās spēles, kad fani kliedz un sanāk viss, tad jau tas ir labākais, kas ir. Bet, attiecīgi jāieliek darbs tajā, lai tu būtu attiecīgi augstā līmenī to, ko tu dari, lai tev labi sanāk un tu būtu priecīgs, ko tu dari, nevis pārgurs, ko tu dari. Tu esi uzspēlējis arī citās KHL komandās. Kur ir tomēr foršāk spēlēt un kāpēc? Skaidrs, ka mājas faktors tas ir neizbēgami viens no svarīgākajiem. Bet personīgi priekš mūsu spēlētājiem, cik liels tas faktors ir? Ir, man liekas, arī daudz lietu kā pieredums un pieredze uzspēlējot citur padara tev tikai spēcīgāku, kad tu esi mājās, tu novērtē vairāk to, kur tu esi, un tāpēc es domāju, mājās spēlēt un būt labākam pa citām komandām, tas ir, man liekas, daudz no svara. Kāda ir Dinamo ģērbtuve? Reāli skatītāji, līdzjutēji redz jau to atklāto pusi, kas ir hokeja laukums, bet kas notiek ģērbtuvē? Kādi jūs tur esat? Uz laukumu neapšaubām, agresīvi, nopietni, kaujinieciski? Gan joki iet, mūzika ir un viss notiek tā kā, ja var, viss ir nepiespēst tā gaisotnē, nāk spēle, tad jau viss paliek nopietni, gatavojas un tā ir gan smiekli, gan ir nopietni, tā kā viss ir kā jābūt. Mūzika ir ļoti svarīga. Hokeja un vispār sporta sastāvdaļa. Kurš ir Dinamo DJs, kuram ir jau šī laimīgā kārtas kritus, ir jau izvēlēts? Man liekas, šogad vēl nav. Kaut ko Džils tur ir licis mūzika, bet laikam nav pagaidām vēl viens tāds galvenais DJs izveidojis šogad. Jā, mēs te pagaidām mainamies, tā kā mūzika liek vairāk, cilvēku nav viens un katrs kaut ko ik pa brīdim uzliek. Kas ir tavā playlistē? Man ir visādi dīdžeji, krievi, latvieši un nav tāds noteikts stils vai izpildītājs. Tur arī kaut kāds X faktors atlasa kaut kādu notiek balsošanu vai pēc kāda principa ir tā zaļā gaisma tam, kurš var play pogu nospiest? Es teiktu, kurš pirmais pieskrien pie tūmas uzliek mūziku, man liekas tās. Kas pārsvarā skan ģērbtuvē? Jā, un kam neprasa, lai uzliek kaut ko normālu. Bet kas ir tagad? Kas ir no playlista kaut kādi jauninājumi vai kādas ritmus var attaisot Dinamo ģērbtuves durvis sajust? Pagaidām, liekas, iet kaut tur top 50 vismaz tajā ģērbtuvē, kur es esmu, tā kā nav konkrētais stils. Kas ir topā, tas ir. Ir joprojām tie noteikumi, kas nerakstītie noteikumi attiecas pret vai uz jaunajiem spēlētājiem. Pats atceries, kādu tev tie bija, kad tu sāki Dinamo sistēmā darboties? Ripu lasīšana pēc Tas treniņiem. viss paliek, protams, jā, ripu lasīšana, somu nešana un palīdz nūjas nest un pārējās lietas, kas ir apkalpojuši un personāli, un tas viss, protams, paliek. Kaut kas jauns ir nācis klāt, kaut kādas, nerakstītās tradīcijas?
Nē, nekas tāds jauns nav izdomāts. Daudz ir teikuši, un tas tā arī ir, ka tas hokejs īstenībā nav nemaz tik vienkārši. Nav nemaz tā, ka izej uz laukumu un tas vienīgais mērķis ir ripu dabūt pretinieku vārdsargam garām tajā tīklā. Cik grūti tas ir pielāgoties, jo tur ir uzreiz automātiski vairākas lietas jādomā. Spēks, ātrums, sišana, grūšana, metieni un vēl arī taktiskais zīmējums pa vidu kaut kur. Pie tā mēs tagad arī strādājam, pie tā, lai nebūtu liekas domāšanas uz ledus un tā mājiņa, kas iziet, lai katram spēlētājiem būtu attiecīgi savs darbs, lai viņam būtu mazāk jādomā, tad attiecīgi viņš var vairāk izdarīt. Ja viņš kaut kādā brīdī vairāk domās, attiecīgi uzreiz zaudē moments, jo tu domā, ko darīt, kā darīt. Mēs tad strādājam uz to, lai viss notiktu automātiski, tu vienkārši ej un pārējie attiecīgi dara savu darbu. Tā mēs mēģinām pacelt to hokeju augstākā līmenī. Kā tev ir strādāt, trenēties mūsu treneru virsvadībā šobrīd? Sandis Ozoliņš, Rodrigo Laviņš, Aleksandrs Ņiživijs, Juris Klodāns. Arī jau pieminējām, ka savulaik Rīgas Dinamo spēlējuši spēlētāji. Jā, es esmu spēlējis ar viņiem visiem kopā. Un, mums ir pilnīgi normāls profesionāls darba attiecības. Tā ir pilnīgi normāla situācija arī daudz kur sportā, kad bijušie partneri mēdz būt tavu treneri. Tā bija, ka es esmu ar Ārtu Ābolu spēlējis vienā maiņā, un viņš bija pēc tam treneris. Tas nav nekāds jaunums, tas ir pilnīgi normāli. Es ka labi ir. Tā savu robežu ir. Ir jāklaus treneris un ir jārespektē un panākt to respektu. Tāpēc ir interesanti paklausīties. Viņš var pateikt piemēru no tā, kā bija, kad viņš spēlēja un ko viņš labāk no tā ir paņēmis kaut kādus momentus un pamācīja tev. Tā kā ir interesanti strādāt ar viņu. Jā, tā ir. Es arī nesen iedomājos, kad agrāk spēlēja kopā, tagad jau tu zem viņiem trenējies. Ir jau jocīgi tā, bet ir lietas labas, ka tu viņus pazīsti, tu viņus zini kā cilvēks, tu zini, ko viņi vēlās, tu arī viņus cieni attiecīgi, kā viņi uzvedās. Un tu vairāk viņus novērtē un vairāk pievērst uzmanību, ko viņi prasa, jo viņiem ir šobrīd treneriem ir pieredze vairāk nekā visai komandai kopā. Tā kā ar gadiem es sapratu to, ka jāņem viss iespējamais, ko tu no viņiem var paņemt, attiecīgi savā hokejā, ko tu spēlē. Tas tikai tev nāks pa labu un tu būsi labāks spēlētājs. Protams, viņi zina mūs un mēs zinām viņus. Un viņi arī māk izskaidrot un ir viegli saprasties, jā. Spēlētāji daudz pievērš uzmanību tam, man arī personīgi tu teiksim, mūsu līdzjutējs ir gana prasīgs, mūsu līdzjutējs ir gana kritisks, protams, kur visiem gribās sekot līdz komandai, kur uzvar, bet, skaidrs, ka ja nenokritīs, tad nezinās, kā piecelties. Kā jūs tiekat ar šo visu galā? Ar to ir tā, ka mēs jau domājam, kā es, kā personas, kā tu iejūties komandā. Mums nevaram tik daudz domāt, ko fani grib vai negrib, bet, protams, rezultāts iepriecina fanus. Tāpēc tagad tiek viss darīts priekš tā, lai nav tikai personīgi, katrs spēlē savu spēli, lai mēs esam kā komanda, un komanda arī vinnē, un attiecīgi uzvars pievērsīs vairāk fanu prieku tam, lai nāktu uz tām spēlēm un skatītos. Jā, noteikti tas kodols, kad tiešām, kad viss sakrīt tā kā cimds roku, bet galvenais ir pašadev. Ja viss šansēs un viss izliks sevi līdz galam, tad jābūt arī rezultātam. Daudz gadi ir spēlēt un gribās to rezultātu, un man liekas, šis gads tieši varētu būt arī, kur gribās to maksimumu izspiest. Jo ir jubilejas gads, kā tam baigi nepievēršam tā uzmanību, bet
attiecīgi prātos ir, kad gribās vairāk izdarīt. Noteikti gribētu novēlēt visiem būt pozitīviem un, protams, atbalstīt mūs arī grūtās situācijās, labās situācijās. Un, ko es gribētu teikt, galvenais būt pozitīviem. Es varu novēlēt vairāk, vislielākais tā ir pacietība, jo hokejā arī pacietība ir ļoti liela daudz no svara. Es domāju, pacietība un ticība ir galvenais ierocis, kā var rezultātu padarīt labāk.